Ziniet, ka veselība ļoti svarīga, un tā mums tā neiedalās, vai kaut kas sāp vai nesāp. Tā ir vienkārši veselība, vai nu tev viņas ir, vai nu nav. Un tad, kad tev viņi ir, tad tu jūties, ka tu vari ieelpot dziļi un baudīt dzīvi. Bet tad, kad jau kaut kas nav kārtībā, tad ir problēmas, parādās sāpes, bezspēks un cits problēmas. Bet patiesība ir tajā, kad mēs varam pat jau iepriekš pamanīt šos simptomus, šos brīdinājumus par to, ka mēs zaudējam savu veselību. Vai tad nav tā, ka mēs bieži vien nedodam sev laiku atpūtai, nedodam laiku relaksācijai, un mūsu ķermenis kļūst mums par ienaidnieku, jo drīzāk mēs kļūstam ienaidnieku savam ķermenim, jo mēs neieklausāmies. Vai es klausos, uzdot sev jautājumu? Veselība patiesībā tā ir attiecības ar sevi. Un jo vairāk es sāku rūpēties par savu veselību, jo vairāk es sāku mīlēt sevi. Jo vairāk es sev sāku mīlēt, jo vairāk es sāku sarūpēties. Divas kopīgas lietas. Un praktiskie soļi, tas, protams, ir ūdens, kvalitatīvs uzturs, miers gal galā. Un ja tu esi paēdis un padzēris un pakustējies, tad arī parādās šie visi tie hormoni. Šis laimes hormons sāk aktivizēties un tu kļūsti dzīves. Ja? Es izvēlos dzīvot priecīgi, laimīgi, apzināti, ieklausīties sevi savā organismā un rūpēties par sevi ikdienā. Un tas nāk ar laiku. Tas ir tiešām tāds kā briedums, sapratne, ja tu saproti, ka tas ir beidzot jādara. Tas ir ceļš, kur es izvēlos šodien un izvēlēties šo ceļu, veselības ceļu. Un raksti man, ja tev interesē vairāk uzzināt par visu, kā es dzīvoju, ko es lietoju un kas man ir ļoti aktuāli dzīvē. Droši uzrakst man un parunāsimies, kas atradīsim kopīgu valodu, un es centīšos arī jums ieteikt kaut ko palīdzēt un būt kopā ar jums šajā ceļā. Ar māja mēnesi es aicinu cilvēkus savā komandā, grupā kopīgi iet veselības ceļu, uzsākt kādu veselības kursu un atjaunot savu organismu dabiski, lai varētu tiešām sākt dzīvot pilnvērtīgi. Ja? Droši nāciet, rakstiet un sāksim. Starts 1. maijā. Rakstiet komentāriem vēlties un es ar jums sazināšos.